Pēc skaista un optimistiska čempionāta sākuma, pēc 2 uzvarām pār Vāciju un Itāliju, likās jau, ka viss iet pa mūsu taku, bet tagad zaudējums Norvēģijai, ļoti principiālā spēlē, nepatīkams zaudējums 0-3, un mēs esam situācijā, ka ne viss vairs mūsu pašu rokās. Un tikai labvēlīgu citu spēļu iznākuma rezultātā Latvija var iekļūt ceturtdaļfinālā. Tavuprāt, kāpēc mēs esam nonākuši šādā situācijā? Es jau, kā jau teicu, pirms šīs spēles pagājušajā reizē, es saku, ka manā uzturē Norvēģija ir labākā vismaz komanda no šīm pretendējošām uz to 4. vietu. Manā uzturē Vācija, Latvija, Itālija kaut kur var būt, bet man likās, ka Norvēģija ir vislabākā no šīm komandām, un tas patiesībā arī parādījās spēlē. Tavuprāt, Bārtuļa ķeniņa trūkums būtiski iespaidoja spēles gaitu? Es domāju, ka iespaidoja spēles gaitu noteikti. Tomēr bija jau izveidojušās kaut kādas maiņas, bija izveidojušās tāda kopējā komandas sadarbība, man liekas, skaidrs, ka iespaidoja īstenībā spēles gaitu, bet cik ļoti, tas atkal ir cits jautājums, jo tomēr spēlēja arī pārējie komandas biedri. Tavuprāt, kurš bija lūzums spēles gaitā? Vai tur, kur pavisam tāda muļķīga ripa, tur no Rodžera it kā neaizskartā ripa iegāja mūsu vārtos, vai tad, kad mēs nerealizējam pārākumu pusotru minūti spēlēt 5-3, kas šādās spēlēs ārkārtīgi svarīgs brīdis? Es domāju, ka drīzāk varbūt tas tiešām, ka 5-3, ka kaut kādā veidā sākas uztur būt ticība vai kas, bet jebkurā gadījumā jau no spēles sākuma. Abas komandas, man liekas, bija tīri labi gatavas, bet izskatījās, ka Norvēģi ir mazliet aktīvāki. Jo viņi pamatā pa mūsu zonu darbojās, presingoja mūs un neļāva elpot, var teikt, nevienu metru mūsu tādā zonā. Mēs jau redzējām, ka Norvēģi treneris vairāk kārtīgi bija Latvijas izlases spēlēs un acīm redzot bija visu kārtīgi izpētījis. Pēc šīs spēles 2 spēlētāji saņem tādu krietni bargāku kritiku nekā varbūt visi pārējie. Rodžers Laviņš un Tets Nolants. Cik pamatoti tavuprāt? Es domāju, ka ja Laviņam pa to pirmo vārdu zaudējumu, tas ir tāda manā uzturē tāpat, tas ir vienkārši tur tāds totāls negadījums. Tas ir tāds negadījums, un pat godīgi sakot, es nezinu, ko tur un kā tur tāda nesaprašanās bija. Tets Nolants, par ko? Par to, ka mēs zaudējām Norvēģiem. Es domāju, Norvēģi arī pagājušajā gadā bija augstāk par mums, un es domāju, ka salīdzinoši tiešām sastāvziņā viņiem spēlētāji spēlē augstāku līmeņu hokeju. Uzreiz arī tāds jautājums, vai daļai mūsu komandas nav bišķi sagrozījusies galva tādā ziņā, ka mēs spēlējam KHL, kas ir otrā līga, gandrīzais NHL. Norvēģi tur Olas Vēnskanā, tur vēl kaut kādās tur līgās, Šveicē, varbūt Somijā. Tu pateici tikko vēl kaut kādās tur līgās. Pārsvarā elites sērijā spēlē un ne tikai. Ja. Un tai pašā KHL viens no Norvēģiem ir vadošais spēlētājs būtībā komandas, un vadošais spēlētājs KHL-ā. Tā kā kopumā viņiem šis stils ir izkopts un viņiem tā komanda, es domāju, arī jau ir mazliet vairāk nobriedus. Mums tomēr tā komanda ir diezgan jauna, un tie, kas šogad bija, teiksim, pie šprices, kam gan arī bija jākļūst pa līderiem, tie tomēr ir gan arī, teiksim, tā pirmo gadu viņi kļūst pa līderiem, tādi spēlētāji kā Mēja un tā tālāk. Otrā maiņa šajā spēlē nereiz nemeta pa vārtiem, kaut arī spēlēja pat vairākumā. Vispār līderu pienesums kaut kādā brīdī, man liekas, šobrīd ir tā kā izcīts. Žēl, ka tā, bet man liekas, tas ir tiešām Norvēģi nopelns, Norvēģi spēles stilu nopelns, un acīm redzot, viņš mums nav parocīgs. Vai tev bija šajā spēlē arī kāds tāds saules stariņš atlikušajām spēlēm? Ir riktīgi jāsaņemās un ir tagad jāspēlē tikai līdz galam un nav jādomā ne par ko citu, vienkārši ir kārtīgi jākoncentrējās katrai spēlē. Tātad ticam vispirms sev. Tas jau man ir saules stariņš. Jā, ticam vispirms sev, bet paļaujamies arī mazliet uz Dievu, jo mums vajadzīgi arī labvēlīgi citu spēļu iznākumi. Es vienkārši nedomājam par citām lietām, strādājam savā labā, tā jau redzēs, kā būs.